trendi. Kuram būtu jāpaliek un kuram būtu jāpazūd? Nu, vismaz vienu piemēru. Labi, man ļoti patīk, kad ir oversize modē, un es vienmēr priecājos. Un tagad jau kuro, es nezinu, jau kuro sezonu viņš turpina palikt arī nākamajā. Tad oversize paliek? Jā. Un kas ir tāds, ko ierauga un liekas tā sāpīgi? Nu, tagad baigi mēģina ienākt svārki, kas ir ap celi. Nu, tas man tā... Nu, tas ir Yves Saint Laurent trends viens arī. Es šobrīd izstāstu, ka viņi tā kā nu, tas, ka tev tie svārki tādā garumā, tas uz sievietēm attiecās, tad ok, tas looks ir tā kā trendīgs, jā. Nu, viņš tā kā nekomplementē varbūt daudzās sievietēm tieši tas garums. Nu, tas ir vienīgais, varbūt, kas ir tāds... Jāpareģo uz īsu nākotni, kas ir nākamais trends? Nebeidzas jau vienā sezonā viens, viņš tā kā velkās un tā kā pāriet un tā kā automātiski. Viņš tā kā tā nemanām pāriet. Jo principā tagad ir diezgan viss. Tikai tev jāmāk tā kā atrast to savējo. Jāmet tā kā tumsā vienkārši minējums pilnīgi random. Kas varētu būt tas, kas parādās un tāds negaidīts, kas varētu būt trends? Kas varētu iet ārā, bišķiņ Balenciaga, nu, kas ir tāds tips. Viņš tā kā pamet to. Jā, viņš tā kā tagad kaut kas cits ir tā kā izvirzies. Priekšlānā bišķiņ. Un viņš ir tā kā apnicis ir... Bet, un viņa vietā ielēc kaut kas tāds? Parasti ir tā, pēc kaut kāda tāda... Tad bija mazliet tāds aglī, nu tāda, nu, kaut kas tāds neglī, nu, tāds dīvainais varbūt izskats. Nu, tagad arī ar mīju tāds dīvainais. Tad kaut kā automātiski pāriet tā moda, tā kā skaistāks, silueti varbūt sievišķīgāk paliek. Jā, bija brīdis, ka vajadzēja noķert aci vienkārši ar to jokaino izskatu. Bija tāda sajūta. Jā, nu tas bija viens tāds bums, un modeļi arī viss principā palika, jo visi viet, arī interjers iet kopsolī ar modi. Un viņš kaut kā tā arī ir tāpat kā, tur, teiksim, boho, nu 70. bija boho, kas bija tāds viss tur šik, volā, nu to pēc tam nāk minimāli. Pirms tam bija tātad 60. bija minimāli, čik, un tad nāk tas boho. Visu laiku ir tāda... Bet sanāk, ka, ja es sekoju pareizi līdz domu trajektorijai, tad tagad nāk atpakaļ tas sievišķīgais, skaistais un vispār tāds... Vispār vajadzētu šurmēt, bet tagad kaut kā ir tā modi, es sevies, ka viņa nav tāda, ja agrāk bija tā ļoti izteikta 60. uzreiz tur tā kā tur. Tagad tā kā vairāk viņš paņem, tomēr ļauj tam cilvēkam vairākos virzienos. Tādā jauniešu pasaulē, ko es esmu novērojis, viens milzīgs bums bija, kad visi no lieliem sneakeriem, tādiem chunky sneakeriem pārgāja uz loaferiem. Vienā dienā, manuprāt. Un burtiski visiem tagad katram ir pāris ar vieniem loaferiem.